Viņi mācās dziedāt, dejot, kopā gatavo ēst un pastrādā blēņas. Nu ir pienācis laiks zīmēšanai. Okartes radošajā pēcpusdienā viesojas mākslinieks Andris Vītoliņš. Divi apļi. Vienā būs jūsu kolēģi vārds, kāda. Otrā būs kaut kāds zinātnisks process, piemēram, kristalizācija vai ultravioletais starojums. Un jūs no katras šīs kavas izvilksiet vienu loterijas biļeti un centīsieties interpretēt, kas varētu būt, pieņemsim, tas un tas ar to un to kopā. Nezini? Tas ir, kad divas vielas, patiesībā to izmanto bieži vien gan metāla apstrādē, gan ķīmijā, gan divi dažādi plusi un mīnusi. Arī akumulatorā līdzīgi procesi notiek. Divas vienvielas, viņi var sadalīties divās daļās. Jā. Ok, es pieņemšu, piesēšos tagad pie tās plus-mīnus lietiņas, jā? Bet man liekas, ka tev jau gatavs. Vēl nē. Vēl nē? Es varētu vēl pišķīt. Nav sajūta? Jā. Nav sajūta, ka gatavs? Nē, vēl nav. Ka vēl trūkst rozīnītes. Kas trūkst? Rozīnītes. Rozīnītes? Jā. Tu tas uzzīmēšu. Tieši rozīnītes zīmēs? Nē. Nē, nu beigās kaut kas. Kaut ko rupju? Nē. Tev atneš no virsmas rozīni? Te visiem ir diezgan svarīgi stāsti apakšā. Tas ir pirmais. Šis uzdevums arī uz to bija vērts, ka mums bija jāizdomā stāsti. Tev var redzēt, ka tu neesi mācījies, un tu manipulē to infantīlismu. Varbūt, ka tev tas infantīlisms ir jāizkop tajā Okartes akadēmijā un jāpaliek pašam kā tam gleznojumam. Jātur tas stils līdz galam ir. Tāpat kā viņš tur savējo stilu. Baigi kopā. Baigi iet kopā? Viņš jau gandrīz tev aizkrāsoja. Tad tev arī var redzēt, ka tev personība ir tendēta uz estētiku un tie visi dimanti, tu gribi smalkas lietas, skaistas un uz to arī ej. Man patīk pazīmēt kādreiz, kad man laiks ir, bet es pati savām idejām parasti neejam. Es parasti priekšā ir bildi, tad es pagošu. Bet mēģini arī savas, jo ja tev ir šī estētikas izjūta un dizaina izjūta, tev noderēs vienmēr apģērbā, interjerā, mājā, kādas krāsas lietas tu izvēlēsies, kādā vidē tu dzīvosi. Man patīk tavu fiška. Ar visu to ideju, tu esi konceptuāls domātājs. Tu varētu teikt, ka tu esi konceptuāls mākslinieks. Tāda kā Amerikā bija 70. 80. gados, kuri vairums bija bez jebkādas māksliskos izglītības, bet viņi veidoja darbus, kas balstījās tīri uz kaut kādām teorijām un tekstiem. Man patīk tā ideja, un viņi ļoti humorīgi visu to stāst. Protams, tur brīžam pavelk pat uz kaut kādu matemātiku, tu varētu būt labs schēmu izgudrotājs un tehnoloģiju. Varbūt tas ir tas aicinājums, tev patīk. Un arī tev beigās tas koncepts, tev varbūt pa daudz nostresoja sākumā, un tu pazaudēji laiku, ilgi domājot. Tev vajadzēja varbūt nestresot, vienkārši mesties virsū un rīkoties. Tu varbūt novindējis. Tu pazaudēji laiku, ko man darīt? Tev var redzēt, tur ir jau mākslas skolas bagāža un profesionāls piesitiens. Skaidrs, ka viņš ies to mākslinieku ceļu un viņam tehnisku varīšanu. Vispār šis pasākums bija vislabākais radošajām trešdienām. Es uzskatu, ka mums tikai tādas radošās trešdienas vajag. Jā, jo tas no stresa. Jo reāli tas atbrīvo, nenormāli. Es jūtos ļoti laimīgs par to laiciņu.